Vācijas sabiedrības neapmierinātība ar valdību sākās pagājušā gada beigās, kad tika pieņemts jaunais budžets. Cilvēki sacīja, ka viņi tam nav ar mieru. Zemnieki veselu nedēļu rīkoja streikus visā valstī, vairāk kā 30 000. Valdība klusēja, un tad, pēc nedēļas, 1,4 miljoni cilvēki izgāja Vācijas ielās, lai pateiktu, ka viņi nav apmierināti ar valdības darbu, ka viņi nevēlās, lai tiktu iznīcināti zemnieki, jo tas nozīmē, ka tika ievesta importa pārtika, tas nozīmē to, ka visai pārtikai paaugstināsies cenas, un tas skars visus iedzīvotājus. Un var stākties arī pārtikas krīze. Cilvēki to nevēlās. Cilvēki iebilst valdībai, viņi nepiekrīt tam, viņi cīnās.